Ok, ja tev nav ideja māmiņdienai, tad šī ir tava zīme pagatavot Napoleonu. Šī būs mega ātrā versija un principā sastāv tikai no 4 sastāvdaļām. Visu nepieciešamo atradu pie MySrimī, ogas ar dekoram, tagad tas tiešām nav obligāti. Tātad sāku ar to, ka sagriežu 4 bezrauga kārtēnās mīklas plāksnes kvadrātiņos un šim tiešām nav jābūt perfekti. Cepu mīklu krāsnīs 180 grādos kāds 15 minūtes un tikmēr gatavoju visu vienkāršāko krēmu pasaulē. Sākumā saputo saldo krēmu putu krēmā, tad tam pievieno iebiezināto pienu un maskarpones sieru, ja kas visi daudzumi būs norādīti video. Rekur arī mūsu mīklas kvadrātiņi jau uzsapušies smuki zeltaini, aptuveni 3 ceturdaļas sadal šādā veidā un lieku klāt mūsu krēmam. Iemēs visu kārtīgi iekšā un pildu kokus formiņā. Izlīdzinam un liekam leduskapī uz vismaz 5 stundām. Un patiesības brīdis ņemam no formiņu un tad jau atliek tikai noklāt to ar atlikušiem sasmalcinātiem mīklas kvadrātiņiem un izdekorēt. Es dekorēju ar melanēm un pipermētru. Un kopējās izmaksas par kūku bija nedaudz virs 10 eiro, neskaitot dekoru. Lai arī nevarēju pasniegt šo savai mammai, tāpat garšoja episki.